Un šeit jūs nepateiktu, ka tā ir netaisnība. Jūs pateiktu, ka tā ir mirgāšanās. Cilvēks, protams, vienkārši mirgājas. Viņš ir, jūs par klaunu uzskatu. Saceltos traces, neapšaubām. Taču padomājiet vēl tālāk un padomājiet par cilvēku, kas tātad šīs pārdevējs, viņš pielīdzināja viennieku desmitniekam, jo 1000 dalīts ar 100 ir 10. Viennieku desmitniekam. Padomājiet par cilvēku, kas pielīdzinātu viennieku 1000. Vai cik liela būtu tā netaisnība? Padomājiet, ja kāds pielīdzinātu viennieku miljonu. Un tagad iedomājieties, kad cilvēks pielīdzina radītāju, kas radīja visu šo pasauli no molekulām. Katru molekulu viņš pārvalda un kustina, viņš pielīdzina šai molekulai, vai arī šim radījumam, kuru radīja Dievs. Dievs ir radījis cilvēku, un šis cilvēks ir miris, un mēs pielīdzinām viņu Dievam un sakam, šis cilvēks ir Dievs, vai arī šis cilvēks ir kā Dievs. Un ir pielīdzinājis to, kas bez kura atļaujas mēs nekustamies vispār. Mēs nevaram paelpot. Katru reizi, kad mēs ieelpojam, Dievs mums atļauj ieelpot. Katru reizi, kad mēs gribam kaut kur iet, mēs tur varam aiziet tikai tad, ja Dievs atļauj mums iet. Un mēs to Dievu pielīdzinam kaut kādai govī. Vai mēs to pielīdzinam cilvēkam. Vai pielīdzinam kādam citam objektam un sākam viņam kalpot tā, kā ir jākalpo tikai Dievam. Tāpēc, ka vienīgās Dieva tiesības uz saviem kalpiem ir viendievība. Tas, ka Dievs nav prasījis no mums neko, izņemot vienu lietu. Viņš ir paprasījis no mums, lai mēs kalpotu tikai viņam vienam un nekalpotu nevienam citam. Un tas ir islāms. Šajā definīcijā ir viss islāms. Un bijis tāds patiesas kalps, Dieva kalps, kuru sauca Lukmānu, un viņš ir minēts Korānā. Šis cilvēks ir pateicis viņš tad par viņu, Dievs saka Korānā, viņš saka, un kad teica Lukmāns savam dēlam, pamācot viņu, ak, mans dēliņš, nelīdzini Dievam nevienu, tāpēc, ka daudzdievība ir milzīga netaisnība. Un šeit Lukmān nosaucis daudzdievību par netaisnību. Arī Jēzus, kad Allāhs runā par viņu un par viņu sūtījumu Korānā, viņš saka, nenoticēja tie, kas teica, patiesi Dievs ir Jēzus Marijas dēls. Tad, kad Marijas dēls ir teicis tikai vienu, kalpojiet manam kungam un jūsu kungam. Jo patiesi tas, kas pielīdzina kādu Allāham, Allāhs viņam ir aizliedza paradīzi. Un viņa vieta būs ellē un nebūs netaisnīgiem palīgu. Un šeit Jēzus nosauc šo daudzdievu par netaisnību. Un nosauc daudzdievus par netaisnīgiem. Tāpēc, ka šie cilvēki paņem Jēzu un noliek Dievu vietā. Un paņem Dievu un noliek Jēzu vietā. Kā ir teikts, kā ir bijis teikts par to, kas ir taisnība un kas ir netaisnība, tas, ka taisnība, tas ir likt lietu savā vietā, savā laikā un pareizajā veidā. Un netaisnība, tas ir likt lietu ne savā vietā, ne savā laikā, vai arī nepareizā veidā. Un tie cilvēki, kas kalpo kādam izņemot Dievu, viņi paņem šo kalpošanas objektu un noliek ne savā vietā, noliek Dievu vietā. Un paņem Dievu un noliek ne savā vietā, un noliek viņu kaut kādā citā vietā. Un tāpēc tas saucas netaisnība Korānā. Un arī, kā es jums teicu, tas piemērs par pirkumu arī parāda to, cik liela ir netaisnība daudzdievība. Tieši tāpēc Dievs ir minējis Korānā divus rakstus, kurus viņš sūtīja iepriekš, tā ir Tora un Evaņģēlija. Un minēja tās tautas, par kuru svētiem rakstiem tātad kalpo Tora un Evaņģēlijs. Viņš teicis tātad sakarā ar šo daudzdievību un sakarā ar to netaisnību, ko nodara pats sev daudzdievis. Un ja viņi nostādītu Toru un Evaņģēliju un
to, kas ir sūtīts viņam, tātad citas grāmatas, nostādītu, tas nozīmē, ka nostādītu un turētu taisni un ietu tā, ka pēc tā, kas tur ir rakstīts, jo tur ir rakstīta viendievība. Un tur nav minēta daudzdievība. Un Bībelē nav minēts tas, ka Jēzus saka, kalpojiet man, vai arī saka, ka es esmu jūsu Dievs. Un tāpēc Dievs saka Korānā, ja viņi nostādītu Toru evaņģēliju, to, kas sūtīts viņiem, viņi ēstu no viņu augšas un no viņu kāju apakšas. Tad Dievs viņus barotu no debesīm un no zemes. Viņam nevajadzētu ne strādāt, viņam nevajadzētu iet meklēt savu pārtiku, Dievs viņus barotu. Tikai vienu lietu izdariet. Sekojiet Bībelei, tātad Torai, evaņģēlijam un citiem rakstiem, kas tur ir. Sekojiet tam tā, kā tur ir rakstīts. Citā zīmē Dievs arī saka par Jēzu, viņš saka, un teiks Dievs, un tas notiks tiesas dienā, kad būs sapulcēti cilvēki, kad būs sapulcēti visi tie, kas pazina Jēzu un kas zināja Jēzu, Dievs izsauks to Jēzu un pateiks viņam, un kad teiks Dievs, Jēzus Marijas dēls, vai tu biji tas, kas teica cilvēkiem, paņemiet mani un manu māti, par diviem pielūgsmes objektiem. Un viņš atbildēs, cik daudz tu esi no nepilnībām, nepienākās man teikt to, kas nav man, uz ko man nav tiesību. Jo tu zini to, kas ir manī, bet es nezinu to, kas tevī. Un ja es to būtu teicis, tu būtu to zinājis. Es viņam neteicu neko vairāk, kā tikai kalpojiet manam kungam un jūsu kungam. Tāpēc, kā mēs redzam no šejienes, Dievs apliecina to, ka Jēza mācība ir beidzās ar to, ka viņš ir aicinājis kalpot Dievam un kalpot viņa kungam. Un nav aicinājis kalpot viņam un nav aicinājis kalpot savai mātei, kā es to pats esmu redzējis, un arī, protams, varbūt arī kāds no jums ir redzējis, Marijai ir uzbūvētas statujas, un šī nabaga sieviete, kura ir, protams, islāmā, viņa ir svētākā sieviete, viena no 4 vislabākām sievietēm, kas ir dzīvojušās uz pasaules. Dievs viņu ir izvēlējies, izredzējis, kā viņš to saka Korānā, un pataisīs par vislabāko sievieti no visām sievietēm, kas ir uz pasaules. Šī nabaga sieviete tagad, tātad cilvēki ir paņēmuši viņu par pielūgsmes objektu, kur ir uzcēluši viņai pieminekļus un nāk pie tiem pieminekļiem speciālā dienā, speciālā laikā un skaita dzējoļus vai lasa lūkšanas. Un tā ir daudzdievība, tāpēc, ka kalpošanu pelnīs tikai Dievs. Un, kā pravietis teica, sallallahu alaihi wa sallam, ad-du'a wal ibāda, tas, ka lūkšana, aizlūgums, tas arī ir kalpošana. Tas ir pats pamats kalpošana, tas ir aizlūgums un lūkšana un prasība. Un tāpēc tas ir vislielākais kalpošanas brīdis un vislielākais kalpošanas veids aizlūgt. Un to drīkst darīt tikai Dievam. Un nedrīkst to darīt sievietei, kura ir mirusi. Tagad parunāsim par to, kas sagaida cilvēkus vispārēji tiesas dienā un kā tas saistās ar viendību un daudzdību. Cilvēkam tiesas dienā ir tikai 3 ceļi. Tikai 3 ceļi. Pirmais no tiem ir ceļš uz elli, un viņš nenāks no turienes ārā nekad, un tas būs daudzdievis. Tas cilvēks, kurš nomirs, kalpojot kādam citam, izņemot Dievu. Viņa ceļš ir ellē, un viņš no tās neizkļūs ārā nekad. Tāpēc, kā Dievs saka Korānā, patiesi Dievs nepiedod, kad viņam līdzina klāt, bet piedod to, kas mazāk par to. Tāpēc Dievs nepiedod šo daudzdīvību. Un tas cilvēks, kas nomirst uz tās daudzdīvības, tiesas dienā viņš netiks piedots. Bet Dievs piedos tam cilvēkam, ja viņš nožēlos to, vai arī, ja viņš nenožēlos, Dievs no savas žēlstības var piedot vai arī var sodīt to cilvēku, kurš ir darījis kaut ko, kas mazāk par daudzdzīvību, kas nepaklausīja vai arī kas darīja kaut kādus grēkus.
Otrais ceļš tiesas dienā, kuru var iet cilvēks, tas ir uz paradīzi, pa taisnu.